Aizvadītā gada 19. augustā mājas apstākļos vannas istabā īsi pirms 3 naktī 22 gadus vecā sieviete pati sev pieņēma dzemdības. Viņa nevērsās pie mediķiem, par notikušo nevienam neko neteica. Nepagāja pat stunda kopš bērna nākšanas pasaulē, ap 3:40 jaunā sieviete ietinusi zīdaini sagā un aiznesusi mazo meitenīti, atstājot viņu uz celiņa starp privātmājām Rīgā Festivāla ielā. Pēc apmēram 2,5 stundām kāds garām gājējs jaundzimušo atrada. Tajā naktī, kad sieviete atstāja šo bērnu ārā temperatūra bija, ja man atmiņa nemirst, kaut kur starp 12 un 13 grādiem. Un ņemot vērā to laika posmu, ko bērns bija pavadījis ārā, tās ir nepilnas 3 stundas, viņa temperatūra pēc dzemdībām bija kritusies laikam līdz 34 grādiem. Bērna stāvoklis atbilda vidējai hipotermijai. Jaundzimušo nodeva mediķiem, kam meitenītes dzīvību izdevās glābt. 2 dienas pēc notikušā, arī pateicoties iedzīvotāju atbalstam un nevienaldzībai, noskaidrojam šo personu. Šī persona izrādījās citas valsts pilsone, šajā gadījumā tā ir Moldovas pilsone, kura Latvijā bija ieradusies, veikt kaut kāda veida darbus, piepelnīties, strādāt. Pēc zīdaiņa pamešanas māte atgriezās mājās. Viņa jau gatavojās braukt atpakaļ uz Moldovu, līdz policijai izdevās sievieti aizturēt. Viņa joprojām atrodas apcietinājumā. Māte neesot bijusi gatava uzņemties atbildību par bērnu, tādēļ viņa atstājusi uz ielas. Eksperti sievieti atzina par pieskaitāmu. No viņas liecībām policijai ir nojauta, ka bērna tēvs arī ir Moldovā dzīvojošais. Mūsu valstī noteikti sakārtots jautājums ar to, ka, ja sievietei nav vēlme atstāt savu bērnu, mums ir glābējs silītis. Galu galā arī mājās tas nav jādara. Var saukt mediķus, mediķi nogādās iestādē, kur profesionāļi pieņems dzemdības. Tur cilvēks var atteikties no bērna, bet kategoriski nekādā gadījumā, kā šajā atstāt bērnu ārā. Šoreiz tik tiešām ir paveicies, ka ir bijusi vasara. Par mazo meitenīti pašlaik rūpējas audžu ģimene. Policija krimināla lieta par slepkavības mēģinājumu, vainīgiem apzinoties, ka persona ir bezpalīdzības stāvoklī, nodeva prokuratūrai. Bērna mātei var draudēt pat mūža ieslodzījums. Linda Spundiņa, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.